ekonomiskā izglītība, izpratne, domāšana, vispārējais, pilnīgi degradēta. Un tā ir milzīga trauma. Un tajā brīdī, kad mums bija jāsāk saimniekot pašiem, ja, mēs nemācījām to darīt vienkārši. Un ne tikai nemācījām, bet bijām iemācīti to darīt nepareizi. Jo es arī varu minēt no savas pieredzes piemēru, ka arī pats 90. gadu sākums, es arī ļoti optimistisks, liels, ja, kā mūzikas students, dabūjis atpakaļ sagrautot tur saimniecības zemi, esmu atpakaļ, atbrauc no Austrālijas mums radinieki. Un atbrauc tur viens no tiem radiniekiem, un tagad tur, viņš uzņēmējs, tur viesnīca attīstīšanas biznesu. Un es viņam stāstu, man ir ideja, ko es taisīšu tagad galvniecības tur cehu, un man būs, un es viņam stāstu, kāda būs tā ēka, kur es atjaunošu un kas. Bet viņš man visu laiku prasa, bet ko tu ražosi? Kam tu to pārdos? Un cik tas maksās? Es domāju, ko viņš piesienās? Man būs ēka, un es domāju, kā tas izskatīsies. Ja? Nevis par to biznesa modeli. Ja? Un pēc tam man sabrauc draugi, saka, ārprāts, tas stulbais ārzemnieks, man viss garstāvoklis sabojāja, sāk prasīt kaut kāds muļķīgs jautājums, kas bija no viņa perspektīvas ārkārtīgi loģiski. Man tas pat nebija nācis prātā.